Nu ko, jā, labvakar. Simbolona kāršu ievada lekcija ir sākusies, un galvenais mērķis šai nodarbībai ir mēģināt saprast vispār, kas tad ir zīlēšanas kārtas, kas ir simbolona kāršu sistēma, un varbūt kā tā atšķirās no citām kāršu sistēmām. Un, protams, mēs arī mazliet paskatīsimies no praktiskās puses nelielu piemēru, kā tad simbolona kārtas var izpausties, tad, kad mēs viņu izvēlkam kaut kādā praktiskā vajadzībā, pieņemsim dienas kārtas kontekstā. Un noskatoties visu lekciju, varēs arī pašās beigās priekš sevis saņemt nelielu vēstījumu priekš 2026. gada februāra. Tūliņās mums jauns mēnesis sākās, un varbūt tādu mazliet iedvesmu no simbolona kāršu puses, ko tad vajadzētu varbūt darīt, lai viņš ir īpaši veiksmīgs šis mēnesis, kas mums gaidāms. Nu, lūk, un, protams, mēs parunāsim par kursu, kurš sāksies 4. februārī. Un tad varēs arī uzdot visus jautājumus un pielemt gala beigās, vai nu ir interesi šobrīd apgūt šo kāršu sistēmu vai nē. Tātad mani sauc Kristīna Artimoviča, un par mani sīkāk var uzzināt mājaslapā pietur.lv, bet jā, gan ceļš pie sevis Facebook un Instagram kontā. Jau ļoti daudzus gadus rakstu ikdienas prognozes. Katru dienu varat saņemt vēstījumu gan no simbolona, gan kombinācijā ar Lenormanda kārtīm. Un jā, Lenormanda kārtas un simbolona kārtas ir divas kāršu sistēmas, kuras es pārvaldu, mācu. Par Lenormanda kārtīm esmu sarakstījusi gan grāmatu, gan izdevusi arī kāršu kavu. Esmu arī profesionāls astrologs un ikdienā strādāju kā sistēma terapeits Hellinger tehnikā. Kā daudz dažādas prakses, bet viss ir ar vienu nolūku. Tās ir sistēmas, kas savstarpēji iekļauj daudz elementus un veido tādu vienu veselu pasauli. Un savā starpā katra sistēma sadarbojās un papildina vienu otru. Un tad, kad ir kaut kādas sarežģītas situācijas, tad astroloģija palīdz ieraudzīt objektīvos apstākļus. Terapija palīdz strādāt ar kaut kādām iekšējām tēmām. Un kārtas vienmēr mums parāda dažādus šos niansētos sajūtu elementus, kurus varbūt mēs tajās lielajās tehnikās nevienmēr varam redzēt. Atkarībā no tā, kas mums katru reizi dzīvē ir par jautājumu un aktualitāti, mums ir vajadzīgi dažādi instrumenti, tāpēc es jums jau uzreiz saku, vienmēr jaucat kopā dažādas sistēmas, eksperimentēt, ja jums ir kāda problēma, nekad neturieties pie kaut kā viena. Jūs esat unikāli nospiedumi šajā zemē, un katram ir vajadzīgs pavisam unikāls savs veids, kā atkodēt un tikt klāt tam, lai pats justos spēkā. Nu, lūk, un jā, manas vērtības, ja jūs ejat ar kādu cilvēku kādā ceļā un iet kursos mācīties ar kādu, ir svarīgi, kas ir skolotājs, kas ir pasniedzējs. Un man tiešām ir ļoti svarīgi, lai tad, kad jūs mācāties kārtas, lai nav sajūta, ka tā ir kaut kāda zīlēšana, traka maģija, bubuļošanās. Nē, es nebiedēšu, es nelikšu veikt nekādu veidu rituālus. Protams, ja kādam gribēsies varbūt kaut kādas mazliet mistiskākas lietas priekš sevi saprast, es noteikti vienmēr atbildēšu jautājumiem un paskaidrošu. Bet, ja nu vispār gribās atvērt durvis uz kāršu sistēmu kādu un ir bailes no tādām ļoti izteiktām maģijas tēmām, tad tomēr simbolona kārtas, es laikam teiktu, ir tās, caur kurām to darīt ir visdrošāk, tāpēc, ka simbolona kārtas tīrā veidā ir caur astroloģiju saistītas. Un līdz ar ko, jā, varbūt tā maģiskā daļa šajā kāršu sistēmā ir izteikti mazāk. Nu, lūk, jā, es mācīšu vienmēr ar ētiku. Ļoti cieņpilni, godīgi, un man būs svarīgi, lai šajā grupā un arī manā ikdienā vienmēr apkārt man ir cilvēki, ar kuriem mums ir tiešām ļoti līdzvērtīgas cieņpilnas attiecības. Un tās ir vajadzīgas ne tikai savā starpā starp cilvēkiem, arī katram, kurš strādā ar savu kāršu kavu, ir tieši tie paši noteikumi. Jūs ar savām kārtīm esat līdzvērtīgi. Un ir ļoti svarīgi, lai nevalda bailes, lai tā ir savstarpēji droša sadarbība, atbalsts, un jūs varat tiešām ļoti labi iegūt tās atbildes, ko jūs tajā brīdī meklējat. Attiecīgi, mēs mācīsimies interpretēt. Mēs mācīsimies interpretēt kārtas, tāpēc visa šī programma ir izveidota tā, lai katrs tas elements tā kā uzguļ viens otram virsū, un kaut kādā brīdī jūs vienkārši
jau jūtat un zinat, kas ir jādara, un tā izteikti kaut ko kalt no galvas šos tekstus un kaut kāds aprautas frāzes, kas varbūt neko neizsaka, tas nebūs mans mācīšanas veids. Man ir ļoti svarīgi, lai katrs, kurš mācās kārtas, sajūt un organiski iepazīstās ar šīm kārtīm un spēj pēc tam arī ļoti labi viņas visādās dzīves situācijās ietilpināt. Jā, ar maniem ir viegli, ar mani vienmēr visu kaut ko var sarunāt. Vide kopumā būs draudzīga. Es būšu pretim nākoša un arī tajā brīdī, tad, kad kurs beidzās, vai jūs kaut ko iekavēsiet, jo dzīve ir dzīve un 5 mēnešu laikā kaut kas var mainīties, tad mēs vienmēr varam arī kaut ko pārlikt, atlikt un visādi citādi vienoties. Galvenais ir sarunāties. Jā, un tie visi, kas ir pabeiguši Symbolon kursu, visiem ir iespēja arī pēc tam apvienoties atsevišķā WhatsApp grupiņā, tad, kad gribās, var pievienoties uz aktīvajām praksēm. Katru mēnesi mēs turpinām padzīvoties Symbolon pasaulē, lai tās zināšanas tā pavisam neierūsē. Tālūk, jā. Par to, kas ir vispār kārtas. Jā, tātad zīlēšanas kārtas, varbūt tā varētu teikt. Man varbūt pret to vārdu zīlēšana mazliet ir pretestība, tāpēc, ka tas vienmēr izklausās, kā es saku, ar tādu vairāk tādu pareģošanu, bet mēs noteikti nerunājam par pareģošanu. Mūsdienās kārtas tomēr atkal varbūt tāds neveiksmīgs vārds coaching rīks, ja? Tātad rīks, caur ko mēs varam ieskatīties savā dzīves situācijās, kas ar mums šobrīd notiek. Mēs apzināti varam veidot kaut kāda veida scenārijus, atbalstīt sevi, atbalstīt tos cilvēkus, varbūt, kas mums ir nepieciešami blakus, jo patiesībā, kas notiek tajā brīdī, tad, kad mums ir kaut kāda sarežģīta situācija, nav svarīgi, ar ko viņa beigsies. Lielā mērā tās beigas nosaka tas, kā mēs rīkosimies šobrīd. Un mums ir ļoti svarīgi tajā brīdī, kad mums ir kritiska situācija, noorientēties, ko mums šodien vajag darīt un ko mums šobrīd nevajag darīt, lai panāktu to rezultātu, ko mēs gribam. Tātad cilvēkam ir brīvā griba un nākotne veidojās no tām rīcībām, kāds mēs šobrīd izvēršam. Līdz ar ko tātad kārtas vairāk vai mazāk no mana skatu punkta un veidā, kā es jums viņus mācu, ir nevis par to nolemt to pareģojumu, kas tad būs, bet tas tomēr ir par šo zināšanu sistēmu, kas sevi iekļauj ļoti vērtīgus simbolus, enerģiju, tēlus, kā šo simbolus pielietot savā ikdienā, lai veidotu pēc iespējas drošāku un labāku dzīvi sev šodien un tagad. Un, protams, arī apzinātu dzīvi, ka mēs varam ietekmēt to tādā veidā, kā mēs to gribam, cik tas ir iespējams no mūsu apzināta skatu punkta. Jā, tad visos laikos kārtas ir bijušas mazliet tādas maģiskas, ar visādiem mistikas plīvuriem apvītas. Iepriekšējie gadsimti lielā mērā tomēr ir noteikuši to, ka ir kaut kādas vadošās sistēmas, kuras kontrolē cilvēkus, un lielā mērā viņu tāda turēšana kaut kādā ierobežotā domāšanā ir bijis veids, kā varbūt arī pakļaut cilvēkus. Mūsdienās tā sabiedrība ir kļuvusi daudz brīvāka, un katrs indivīds var izdzīvot arī viens pats lielā mērā. Līdz ar ko, protams, kad mēs arī aizvien vairāk meklējam šīs atbildes, kā tad mēs varam dzīvot tieši tādu dzīvi, kā mēs gribam, nevis vienkārši tikai pakļauties tiem apstākļiem. Tāpēc, jā, šī bubuļošana varbūt vai kaut kāda pat, teiksim, ka tas ir kaut kāds grēks strādāt ar kārtīm vai lietot kārtas, tā tiešām vairāk ir tikai un vienīgi tāda iebiedēšana bijusi, nevis tas ir kaut kādā pamatotā veidā izskaidrojams. Jo kārtas pašas par sevi ir tikai un vienīgi papīrīts, uz kura ir zīmējums, un šis zīmējums vienkārši satur kaut kāda veida simbolus, kuri ir ar savu nozīmi. Ja mēs redzam, pieņemsim, uzzīmētu lāci, ko mēs uzreiz jūtam? Mēs jūtam, ka tas ir spēks, ka tas ir meža valdnieks, ka viņš ir stiprs, viņš ir varens, vai ne? Un tas arī ir tas galvenais, ko šī kārta sevī nes. Viņa mūs neietekmē tiešā veidā, viņa mums neko neliek darīt. Viņi vienkārši norāda, ja šobrīd cik šī situācija priekš manis ir veiksmīga, kādos apstākļos es šobrīd esmu vai šajā situācijā, un es izvelku to lāci, tad es saprotu, ka es esmu spēka pozīcijā, ka es esmu stipra un ka es esmu valdnieks šajā situācijā. Ja, tādā veidā mēs varam šos tēlus interpretēt, un tā, ka mēs iemācāmies konkrētajā kāršu sistēmā nozīmes, kas šie tēli ir, tad mēs attiecīgi viņus varam interpretēt un ievietot tajā savā dzīves situācijā un saprast, ko tad vajag darīt un kas apkārt notiek. Jā, tātad
galvenais mēs nekoncentrējamies uz nākotni, mēs koncentrējamies uz šodienu, šeit un tagad. Mēs analizējam situāciju padziļināti dažādos līmeņos. Mēs mācāmies šādu veidu izklājumus vai schēmas, kur mums ir nodefinēti konkrēti jautājumi, uz kuriem mēs gribam iegūt atbildes. Bet, protams, ka mēs vienmēr varam arī paskatīties, ja es šobrīd šādā veidā rīkojos un tā situācija tur attīstās, tad kāds potenciāli šobrīd ir tas scenārijs kaut kādā konkrētā laika nogriezienā, uz kuriem tas virzās. Un tāda veida kaut kādus tādus ieskatus nākotnē, protams, ka mēs ar kārtīm arī veicam. Bet tas noteikti nav galvenais akcents un tas mērķis nav, jo nekas nav nolemts, kā es teicu. Lūk, jā, tātad par dažādām kāršu sistēmām runājot, šodien pieminēšu tikai 3, kas varbūt ir tāds mazliet populārāks Latvijā, bet ir ārkārtīgi daudz, protams, senatnē, jau no neatminamiem laikiem, gan ķīnas kultūrā, gan daudzu dažādu citu kultūru pamatā ir bijušas dažādas kārtas, šāda zīmējuma, arī klasiskās spēļu kārtas, ko mēs pazīstam varbūt arī kā čigānu orakulu, kuras tiek lietotas, lai dažādu veidu vēstījumus un pareģojumus veiktu. Lūk, un tātad, kas tad ir simbolonu kārtas? Tātad simbolonu kārtas pašas par sevi satura 78 kārtas kavā, ja, tātad kava ir diezgan pilna, liela. 12 ir pamatenerģijas kārtas un 66 ir savā starpā sajauktas šīs 12 enerģijas. Lūk, tātad izveidojušās šīs kārtas ir Vācijā. Astropsihologs Pīters Orbans tās ir izveidojis. Un pamatā tātad ir astroloģija. Zodiaka zīme plus planēta. Un savā starpā saliekot kopā šīs kombinācijas, mums sanāk absolūti loģiska kāršu sistēma, kur mums ir visas 12 zodiaka zīmes un attiecīgi 10 planētas, kas savā starpā sadarbojās uz katras kārtas. Un, attiecīgi, tādā veidā tās ir ilustrētas, un, kā es teicu, astropsihologs tās ir izveidojis. Tātad šī kāršu sistēma ir ļoti bagātīga tajā, kā viņas var pielietot. Viņas var lietot kā zīlēšanas kārtas, ja mēs tā vienkāršot varam teikt. Tās ir arī līdzīgi tā kā metaforiskās kārtas, viņas arī kaut kādā mērā var likt kopā tos stāstus un veidot kaut kādas asociācijas. Un arī katra kārts ir tāds, tur ir virsū konkrēts liels centrālais tēls, un viņas ļoti spēcīgi strādā arī tīri psiholoģiski. Tad psihologi arī ļoti bieži šīs kārtas izmanto savā ikdienā, un arī sistēmiskie sakārtojumi, terapijas dažādas grupas arī bieži tiek ar šīm kārtīm savienotas. Lūk, jā, tātad astroloģija tīrā pamatā ir šīm kārtīm, bet arī ļoti, ļoti liels dziļš mitoloģiskais stāsts, ko katra kārtas ietver sevī, kā viņa ir izzīmēta. Attiecīgi vēl ir tarot sistēma, kuru ļoti visi daudz zina cilvēki, un es tagad ļoti svarīgu teikumu teikšu, visas kārtas nav tarot. Ja, tātad bieži vien, tad, kad kāds saka kārtas un zīlēšana, uzreiz visas kārtas tiek nosauktas tarot. Nē, tarot vienkārši kā nosaukums. Mans vārds ir Kristīne, tātad simbolonam vārds ir simbolons, un tas ir konkrēts elements, cilvēks ar savu raksturu, ar savu dabu, un atkal vēl viens cilvēks mums ir tarot. Ja, tātad viņam atkal ir pilnīgi sava pasaule, un otra tāda nav. Lūk, un tātad taro mums arī satur 78 kārtas, kas šķietam liekas līdzīgi. Taro mums ir 22 lielie arkāni, tad centrālās kārtas un 56 mazie arkāni. Taro sistēma ir vecāka mazliet kā simbolona, un attiecīgi arī ir veidojusies pamazām, tur ir ļoti, ļoti bagātīga vēsture taro pasaulē. Vairāk koncentrējās uz kaut kādiem zemapziņas slāņiem. Simbolons tad vairāk redz šo objektīvo pasauli. Ir situācija tāda, tu šobrīd esi tādos apstākļos, tas nav par to, vai tev tas patīk vai nepatīk, vai kā tu par to jūties, bet tu ieraugi to situāciju, kurā tev ir jānorentējās un kas būtu tas, kas būtu jādara. Patiesībā tāda ļoti skaidrība liela mums atnāks ar simbolonu, jo Taro un Lenormand sistēmas viņas vairāk ir tādas uz sajūtām, uz zemapziņu balstītas. Bet, protams, Taro arī ir ļoti, ļoti spēcīgs arhetips, un egregors pats par sevi šajās kārtīs ir, un arī tās ir, protams, ļoti jaudīgs un spēcīgs instruments. Un arī Lenormand kārtas, tātad ir vēl viena kāršu sistēma, kuru arī es mācu, tātad, un par ko es esmu sarakstījis grāmatu, tātad sastāv tikai no 36 kārtīm, un kur var salīdzināt, ja, tātad 78, 78 un 36.
Protams, 36 ir vieglāk apgūt un iemācīties nekā 78. Tāpēc tā mēs arī pieņemam, ka šīs taro un simbolona kārtas ir tāda lielāka, tāda dziļāka un sarežģītāka. Varbūt savā ziņā tā sistēma Lenormand ir varbūt mazliet vieglāka tādā savā, gan tāpēc vien, ka kaut vai kāršu skaits ir mazāks un viņas ir mazliet tiešākas, tāpēc Lenormand ļoti bieži izmanto pielieto tādā veidā, ka sadarbojās vai liek izklājumos, analizē kārtas kopā, liekot simbolonu un Lenormandu vai taro un Lenormandu, jo tas Lenormands tā ļoti smuki pieliek uzreiz tādu skaidrību un konkrētību klāt tai lielajai sistēmai. Bet jā, Lenormands tā tad ir veidojies 19. gadsimtā. Tur vēsture vienmēr bišķiņa stāsta vienā vai otrā virzienā, bet katrā ziņā jā, tad no Francijas ir nākušas. Un parāda tiešām ļoti to mūsu sajūtu pasauli, kā tad mēs jūtamies, kas ar mums notiek, kāda ir mūsu tāda emocionālā uztvere, varbūt arī uz kaut kādām situācijām, kurās mēs esam. Ja ir kaut kādi jautājumi par šo, droši varat prasīt. Kas tad ir tas veiksmes pamats, kāpēc mēs varam vai nevaram varbūt arī iemācīties kārtas? Es esmu pilnīgā pārliecībā, ka kārtas var iemācīties visi. Ja? Bet katra kāršu sistēma, kā es teicu, ir ar citu enerģiju, ar citu nolūku, ar savu dabu, un arī mēs tieši tādi paši esam. Tāpēc mums ir jāpamēģina varbūt dažādas kāršu sistēmas, lai mēs saprastu, kura mums patīk labāk. Jo no augstāk minētājām, ko es teicu, simbolons, Lenormands un taro, es viņas pārvaldu visas. Bet es ne ar visām katru dienu visu laiku strādāju, un attiecīgās kaut kādās situācijās man kāda liekas tuvāka, vai ar kādu es jūtos labāk, un ar kādu man ir mazliet neitrālāks attiecības. Bet varbūt būs kaut kāda situācija, kur man ir jāanalizē, un tur man pēkšņi liksies, jā, tieši man šo sistēmu vajag, kur es varbūt ikdienā tik bieži nelietotu. Tātad tiešām katrs var iemācīties kārtas, tā nav nekāda burvju spēja, kas ir nepieciešama, bet tā vairāk ir tā sajūta, ka man vienkārši ir patiesa interese apgūt šīs kārtas, un vai man patīk šie attēli, vai man patīk tā sajūta, kad es ar šīm kārtīm strādāju. Un ja arī kārtas pašas par sevi varbūt ir īstās, un arī kava patīk, protams, kad arī liela nozīme ir pasniedzējiem. Cilvēks, kurš māca, noteikti ļoti daudz ietekmē. Tāpēc vienmēr atrodat to pavadoni, to cilvēku šajā stāstā, kurš jūs izvedīs cauri, un jums ir patīkami viņā klausīties, interesanti ar viņu būt kopā, un jums atbilst tā vērtību sistēma. Var arī mācīties, protams, no grāmatām, un ja tā ir jūsu spēja, jūs esat autodidakti, tad, protams, ļoti daudz var apgūt arī pašmācību ceļā. Tomēr tādā labā ekspertīzē galu beigās tik vai tā ir vajadzīgs skolotājs, varbūt kurš tiešām šīs nianses, knifus, kā to visu salasīt kopā, kā pievērst kam uzmanību, kaut kādā vismaz tādā padziļinātā, tādā treniņu nometnē vajadzētu iet. Jā. Šeit maziņš ieskats izmētātā simbolona kāršu kavā. Mēs redzam, ka visur ir pa vienam tēlam vai diviem, tāda centrāls liels tēls virsū, un nav īpaši daudz nekādu tādu citu novirzošo elementu. Visi foni ir tādi koši, spilgti, viņas ir tiešām krāsainas, ļoti dzīvas, ļoti tādas konkrētas tajā galvenajā darbībā, kas tur notiek. Tātad, ja mēs runājam par Lenormandu un taro kārtīm, tad tās ir ilustrētas visā pasaulē simtos, tūkstošos, man liekas, versiju. Tātad katrs, kuram ir sajūta, var radīt savu kāršu kavu. Tātad, bet simbolona kārtas ir oficiāli ir tikai 2 versijas, un tā viena arī ir tāda ļoti dīvaina, es teiktu, varbūt ilustrēta, un viņu arī principā nevar dabūt. Pamatā simbolona kārtas ir ilustrētas tātad vienā veidā, un tikai šādi mēs viņus arī atpazīstam, un ar tādā veidā mēs ar viņām arī strādājam. Tur nebūs citu nekādu ilustrāciju un māksliniecisko risinājumu. Lūk, jā. Tad es jau mazliet ieskicēju par to, kas tad simbolons kopumā ir. Tātad Pīters Orbans, kurš radīja šīs kārtas, viņš to nedarīja viens pats. Viņam bija kolēģi Ingrīda Zinela un arī mākslinieks tika pieaicināts. Un tad šāda 3 cilvēku komanda strādāja ilgi, kamēr tas rezultāts tāds arī veidojās. Tātad tiešām tāds ļoti objektīvs un skaidras dzīves situācijas mēs varam caur šīm kārtīm sajust. Ļoti labi šīs kārtas strādā, lai portretētu cilvēku. Jūs gribat zināt, kāds ir jums
tas cilvēks pretīm, ar kur jūs tiekties. Jūs varbūt ejat uz interviju, jūs gribat zināt, kāds ir šis cilvēks. Ļoti precīzi, ļoti skaidri tieši par cilvēku portretiem. Kāds ir tas kolēģis, vai kāds ir šis mans priekšnieks, topošais vai esošais. Mēs varam ieraudzīt, kas ir tas, ko viņš demonstrē un rāda, un kāda viņam ir varbūt tā daba, ko viņš neparāda. Mēs ļoti tādus konkrētus, tiešus tēlus varam labi ieraudzīt šajās kārtīs. Nu, lūk, jā, tātad attiecīgi pats par sevīm simbolons, tātad tā ir ideja par vienu veselumu. Tātad mums sanāk šie, kā es teicu, 12 arhetipi, kas mums ir zodieka zīmes, ko mēs pazīstam. Mums ir viss zodieka aplis, sākot ar aunu un beidzot ar zivtiņām. Tātad mēs katrs zinām, kas mēs pie savas saules zīmes esam, kas ir mūsu zodieka zīme. Tātad šīs 12 zodieka zīmes satiekās attiecīgi mums ar planētām. Mums ir Saule un Mēnesis nav planētas astroloģiski, mēs bieži viņus vienkāršojot sakam, ka tās ir planētas tieši spīdekļi, un tad mums attiecīgi ir Merkurs, Venēra, Mars, Jupiters, Saturns, Urāns, Neptūns un Plutons. Tātad mums ir visi šī planētu kopa, un viņi savā starpā savienojās. Tātad zodiaka aplis arī ir vienota pasaule, kas sākās ar piedzimšanu un beidzās ar tādu visaugstāko attīstību un noslēgumu punktu. Un šī kāršu kava mums arī ļauj ieraudzīt veselu pasauli, kas sastāv no pilnībā visa, no labā, no ļaunā, no gaismas, no tumsas, no prieka, no bēdām. Tad viss, kas mūsu pasaulē ir, šo kāršu arhetipos šajās kārtīs ir ilustrēts un izzīmēts, un tiešām tik pilnīga pasaule, kas ietver pilnībā visu, visus enerģijas tipus. Mēs visi arī zinām, psiholoģijā ir šie ekstraverti un introverti un flegmātiķi un holēriķi, tātad dažāda veida šie tipi, kā mēs varam sadalīt arī šīs kārtas, tieši tādā pašā veidā mums ļauj dažādos veidos sadalīt, analizēt cilvēkus, situācijas, attiecības, līdz tādām niansēm, vai reakcija būs ļoti ātra, vai situācija ieilgs. Tātad ļoti, ļoti dziļi un spēcīgi daudz mums iedod katra kārta, un tieši tāpēc, ka viņi ir balstīti šajā astroloģijā, un astroloģija vairāk vai mazāk tiešām ietver visu pasauli tādu, kāda tā ir. Un astroloģija ir veidojusies, protams, jau pār pa 3000 gadu atpakaļ, iekļauj visu mitoloģiju ar visiem mūsu dieviem, Olimpu, un līdz ar ko tad arī šī mitoloģija ir kaut kādā mērā daļa, ko mēs vēl iekļausim, tā kā mēs mācīsimies kārtas un mēģināsim izprast katras kārtas to nosaukumu. Katrai kārtai ir savs nosaukums un savs stāsts. Numerāciju oficiāli kārtīm virsū nav, bet tā kā mēs mācāmies, mums kārtas ir numurētas, un mēs attiecīgi varam zināt, kas tā ir par kārti. Bet oficiāli uz katrai kārtī ir iedots nosaukums, uz pašas kārtas gan nav norādīts nec nosaukums, nec kaut kāds īpašs numurs. Nu, lūk, jā. Tātad, varbūt ir kādi jautājumi? Nav. Nu, lūk, jā, es jau te visu laiku tā mazliet arī pieminu, bet kas tas simbolons mums kopumā sanāk, bez tā, ka tas ir psiholoģijas instruments, tad, kad jūs mācaties šajā kursā, jo citos kursos patiesībā jums tā nemācīs, jūs nošaujat 2 zaķus ar 1 šāvienu. Jūs vienlaicīgi apgūstat astroloģijas pamatus un tiešām tādus ļoti labus jau pamatus, uz kuriem jūs pietiekami daudz varat izpētīt un izanalizēt kā sevi, tā, pieņemsim, varbūt arī bērnus savus, jo bērniem nenāk līdzi instrukcija. Veļas mašīnai nāk, ja tad astroloģija ir tā, kas mums iedod šīs instrukcijas par šiem līdzcilvēkiem, lai mēs saprotam, kas viņiem ir vajadzīgs, kā viņi labāk jūtās, kāpēc viņi varbūt atšķirās kaut kādā ziņā no mums. Tas ir tas viss, ko jūs pamatā mācoties simbolonu kārtas, un it kā, protams, mūsu mērķis ir apgūt kārtas un mācēt ar viņām, nosauksim vienkāršoti zīlēt vai strādāt, likt izklājumus, analizēt situācijas, bet šī astroloģija būs ļoti svarīga pavadošā daļa, kura arī palīdzēs vēl labāk interpretēt šīs kārtas, plus jūs varēsiet arī tātad patiesas īstas savas astroloģiskās kartes interpretēt un, ko vēl nevar izdarīt nekur citur, šo savu astroloģisko karti izlikt ar šīm kārtīm un ieraudzīt sevi bildēs. Ja, tātad
absolūti unikāls veids, kā ieraudzīt principā savu portretu, kurš ir uzgleznots kārtīs. Ja, tātad ārkārtīgi daudz bonusu ir tad, kad šī simbolona kārtas mēs apgūstam, iekļaujot astroloģiju. Bet es uzsvēršu, ka ir ļoti, ļoti maz kursi, kuros māca astroloģiju klāt, vairāk māca tikai šo mitoloģisko daļu un vienkārši tādas interpretācijas par kārtīm. Tā kā es esmu profesionāls astrologs, tad es tomēr uztveru, ka šīs kārtas ir daudz jaudīgākas, tā kā mēs apgūstam arī astroloģijas pamatus. Nu, lūk, mazliet par pašu simbolonu kārtas uzbūvi. Tātad es jau pieminēju, ka mums ir gan astroloģija, gan mitoloģija. Tātad mums ir šis centrālais tēls. Mēs redzam šeit, šī kārta saucās māte. Tā ir tā pamatenerģijas kārtas, pašā sākumā pieminēju. Tātad mums ir 12 pamatenerģijas kārtas, kas sastāv principā par zodieka zīmēm, runājot 12, un tad attiecīgi savā starpā pēc tam notiek kombinācijas, tātad no 66 kārtīm. Un mums šeit ir uzzīmēta tātad pamatenerģijas kārtas māte, zila kārts, tā mums, protams, nozīmē un parāda kaut kādā mērā stihiju, par ko ir runa. Ja, tātad ūdens stihija mums ir saistīta ar šo. Mēs redzam, kad uz katras kārtas ir augšā mums vienmēr atradīsies zodieka zīmes, norādītas uz kārtas kā simbols, un apakšā mēs vienmēr redzēsim planētas. Un tātad, kad mēs skatīsimies uz kārti, mēs varēsim redzēt gan pašu šo kārti un šo sievieti, ko mēs redzam, un mēs redzam viņai rokās bērnu, un mēs redzam, ka viņai tur ir kaut kāds priekšmets kā kronis galvā ir. Mēs redzam, ka viņai ir kaut kāds ziedi vēl ir uzzīmēti, kuriem arī sev stāsts lilijas par šķīstību un tīrību. Ja? Kaut kādi vēl personāži mums parādās mēnešs šeit kā spīdeklis. Mēs redzam atspulgā, kāds viņš ir, ka viņš ir kaut kāds citādāks. Ja? Tātad mēs ļoti daudz varam, tā kā mēs zinām, kā šo kārti lasīt un analizēt, mēs ieraugam ļoti daudz tēlus. Ja? Un attiecīgi tātad vienmēr katra kārts tiek atspoguļota ar šo centrālo tēlu, noteikti tiek norādīta kāda zodieka zīme un kāda planēta uz šīs kārtas satiekās. Ja? Un tā tad ir tā galvenā atslēga, kas mums ļauj pēc tam tās savas zodieka zīmes un kartes, ko mēs astroloģiski saucam par natālo kartu, mūsu dzimšanas kartu, ko mēs izveidojam, tad mēs varam atrast. Un ja kādam, kurš klausās šo lekciju, varbūt jau ir neliels astroloģiskās zināšanas, mēnestiņš, kad jūs piedzimāt, atrodas Vēža zīmē, tad šādi izskatītos jūsu dabiskās vajadzības, jūsu sajūtu pasaule, jūsu zemapziņa, jūsu drošības sajūta. Ja? Tātad ļoti daudz aspekts, par ko mēnestiņš atbildīgs ir. Tātad šādā veidā mēs viņu ilustrētu. Ja? Tātad maigas rūpes mēs šeit redzam un emocionāli drošu, tumsā, ja, tādu intīmu vidi, mājīgu, kārts arī saucās māte, mātes un bērnu attiecības, ģimenes tēma, ja, tātad ļoti, ļoti daudz mēs no tā visa varam uzreiz izlobīt. Mācoties šajā kursā noteikti nav nepieciešams astroloģiskās zināšanas, un tiem, kuri man ir arī mācījušies, mani kolēģi profesionāli astrologi, viņiem ir bijis ārkārtīgi daudz pārsteidzošu jaunu skatījumu uz to, kā var ieraudzīt tās pašas stihijas, enerģijas un vispār zodieka zīmes. Jo tad, kad mēs mācāmies vienkārši astroloģiju, mums nav šīs bildes, mums nav kaut kādas vizualizācijas, kā sajust. Kā tas izskatītos? Mums ir jāmēģina kaut kā iztēloties. Tad šīs kārtas ir tiešām tāds brīnišķīgs tilts, kas mums ļauj šos planētu un zodiaku tēlus redzēt vizuāli fotogrāfijās, ja tā var teikt. Par šo ir kāds jautājums? Nav. Labi. Tātad, ja mēs tādu kārti, pieņemsim, izvēlkam kā dienas kārti, tad pat, ja arī mēs nezinām šobrīd neko par astroloģiju, tad, pieņemsim, šī kārta saucās sadzīve. Mēs varam, pieņemsim, katru dienu vilkt kārti, kas mums raksturot šo dienu. Un tad, kad mēs izvēlkam ar tādu nolūku, kāda šī diena ir gaidām, tad mēs varam vairāk vai mazāk varbūt arī sevi sagatavot un pievērst arī uzmanību dažādiem aspektiem. Varbūt kā mēs par to jutīsimies, vai tad kārtas vairāk, protams, simboloni mums parādīs par to, kādi tad ir tie objektīvie apstākļi ap mums. Un kārtas nosaukums arī bieži vien ļoti precīzi jau iezīmē kaut kāda veida darbību vai notikumu.
Nu, un kārts, ja viņi saucās sadzīve, tad droši vien mēs varam piedzīvot šādā dienā tādu ikdienišķu darbību. Un tas, ko mēs šeit redzam, arī jā, tad notiek kaut kāds skalda malku, kāds mazgā drēbes. Un teorētiski mums varbūt arī ar to pietiktu, vai ne? Nu, tātad kārts saucās sadzīve, un rekur tiešām tāda ikdienišķa sadzīviska situācija ir attainota. Bet tad, kad mēs zinām, bišķi no mitoloģijas, kas šeit kārtī apakšā ir, tad, kad mēs zinām astroloģiju, tad mēs varam pielikt, protams, vēl daudz papildus citus elementus. Piemēram, to, ka šī vīrietis dara vienkāršu darbu. Mēs redzam, ka ir uzzīmētas viņam uz kājās ir apavi ar apaļiem pungaliem. Un ja mums šajā kārtī būs attēlā tēls cilvēks, kuram ir apaļi pungali, tas būs cilvēks, kuram nav teikšanas un kuram nav iniciatīvas. Viņš ir tāds izpildītājs vai viņš vienkārši ir tāds ļoti vienkārši savā būtībā. Savukārt sieviete mums atrodas pie ūdens, un ūdens ir resurss. Tas nozīmē, ka viņa šajā tēlā ir vadošāka. Un tad mēs, protams, varam vēl skatīties, un tad, ja pieņemsim, jūs šādu kārtu izvilktu, nezinu, tur savam vīram vai draudzenei, jūs varētu viņam prasīt, viņi jau nezina šīs papildus lietas, jūs viņam varētu prasīt, kurā tēlā jūs sevi redzat. Ja? Tas nekas, ka tas ir vīrietis un sieviete, bet tas vienalga var iedot sajūtu, ka es vairāk esmu šis tēls un tas esmu, vai es esmu otrs tēls. Un tas arī iedod kaut kādu papildu skaidrojumu, ko mēs mācāmies pēc tam. Un ja mēs vēl zinām astroloģiju, tad mums šeit satiekās svari un mums satiekās jaunava. Svari un Venēra un Merkurs un jaunava. Un tad mēs varam teikt, ka svariem vienmēr ir vajadzīgs partners. Tas nozīmē, ka, lai ko mēs šodien darītu, mums vajadzētu to darīt ar kādu kopā. Un jaunava mums noteikti ir tāda enerģija, zemes enerģija, kas ir ļoti praktiska, bet viņai vajag darīt vairākas lietas paralēli. Tāda viena lieta, koncentrēšanās, visticamāk, tur iet grūtāk. Tāpēc šiverēties šur, tur, un kopā vēl ar kādu, un kopā sadalīt darbus, un komunicēt par dažādām darba lietām. Tātad mums te sāk vērties vaļā vēl un vēl daudz citas detaļas, kuras mēs varbūt varētu iztēloties, bet tāpat laikā, tad, kad mums ir šīs zināšanas, mēs aizvien vairāk varam ielikt to saturu, un tad, kad jūs atbildat jau uz kādu konkrētu jautājumu, tad visticamāk jums tieši šādas nianses un detaļas būs ļoti, ļoti nozīmīgas, jo jūs varbūt šo kārti izvilktu nevis kā dienas kārti, bet par attiecībām kārti, ja, tātad kādas ir mūsu attiecības. Tad mēs skatītos, ka tā ir Venēra, kas satiekās jaunavas zīmē. Tas nozīmētu to, ka tomēr tā ir mīlestība, kas ir ar praktisku aprūpi. Ka kāds no partneriem grib, lai par viņu kāds rūpējās praktiski. Tātad kaut ko izdara, kaut ko atnes, kaut kur palīdz. Ja? Un kad arī šīs sarunas tomēr ir par un ap dažādām šīm sadzīviskajām lietām, ka mēs pārunājam to mūsu ikdienu, kā ir gājis, un arī tā ir sajūta, ka mēs rūpējamies viens par otru. Un atkal, tiklīdz mums ir šīs zināšanas, gan par astroloģiju, gan par arī to, kas tajā kārtī kopumā ir iekļauts, tātad aizvien vairāk mēs varam pielikt dažāda veida vēl un vēl smukus tādus elementus klāt. Nu, lūk, jā, par šo ir kāds jautājums? Skatos, ka čatiņā nav nekas, bet droši, ja kaut ko gribas pajautāt, tad sakat. Tā, nu dosimies tālāk. Es teicu, ka vajadzētu jau arī mazliet kādu ieguvumu no sevis, priekš sevis dabūt no šī kursa šodien mazā. Un tad es piedāvāju februārī, kāda rīcība varētu nest veiksmi. Tātad šogad, 2026. gada februārī, mazā prognozīte, tātad paskatāmies uz šīm 3 muguriņām, simbolu un kāršu. Izvēlēties skaitli no 1 līdz 3, domājiet par savu februāra mēnesi. Tātad katreiz, kad mēs noformulējam jautājumu, mēs nedomājam vienkārši par februāru. Ir ļoti svarīgi pielikt klāt, ka tas ir 2026. gada februārs. Un nevis vienkārši kāds būs, arī tā mēs varam tāda vispārīga diagnostika, bet šajā gadījumā es esmu pielikusi klāt, kāda rīcība nesīs veiksmi man 2026. gadā. Ja, tātad februārī. Tātad jo mēs precīzāk noraksturojam šo jautājumu, jo mēs precīzāk iegūstam atbildi. Ja mēs vienkārši teiktu prognoze februārim, tātad kura gada februārim,
par ko īsti. Ja? Tāds kaut kāds ļoti liels vispārinājums. Bet es šodien esmu jums piedāvājusi paskatīties tātad konkrēti 2028. gada februāri, kāda rīcība, kā darot, šis februāra mēnesis jums atnesīs veiksmi. Ja? Tātad ar kāda veida darbošanos. Es ceru, ka ir jau izvēlēts skaitlis no 1 līdz 3. Nu, tad tūlņās atklāsim, kas tad zem tā slēpjās. Tātad, tie, kas izvēlējās pirmo kārti, mums attiecīgi ir kārta saucās Dons Kihots. Tātad mēs redzam šeit vīrieti, kurš ir atspiedies pret koku, un tad mums ir viņam priekšā tāds sapņains tēls. Mums satiekās Marsa karēvja enerģija, un mums satiekās eņģeļa enerģija. Un tātad visi, kas ir izvēlējušies šo kārti un grib zināt, kā tad ir jārīkojas, lai būtu veiksmīgi, tad tiešā veidā rīcība būs produktīva un vispār kaut kādus labus mērķus ļaus sasniegt tikai tad, kad būs kaut kāds konkrēts sapnis vai kaut kāda veida misija savā ziņā, tāda jēga, vienkārši tāpat skriet un kaut ko darīt, visticamāk neatnesīs to rezultātu. Bet, ja būs tiešām kaut kāda tāda sajūta, ka šis priekš manis ir jēgpilns, vai varbūt tas kādam citam atnesīs kaut kādu labumu, un es tādā veidā kādu, izglābšu, pasargāšu vai kā citādi atbalstīšu, tad būs ļoti, ļoti daudz enerģijas, tas sniegs iedvesmu un attiecīgi arī izdosies noteikti daudz sasniegt. Ja? Jo tieši tāda, bez šīs emocionālās sajūtas, visas tās rīcības, viņas paliek tādas vairāk tikai kā sapnis. Ja varētu, būtu labi, jā. Ja? Bet tā tad ir jāizsapņo varbūt kaut kāda vīzija, varbūt pat neliela kolāža jāuzstājas, un tad jāmēģina uz to tiekties. Ja? Tātad rīcība, kas ir saistīta ar kaut kādas jēgpilnas idejas realizēšanu. Izdomājiet, kas ir tas tituls šim mēnesim, jā, un tad dodaties pēc panākumiem. Attiecīgi, viss, kas izvēlējās otro kārti, kārtas nosaukums ir kāzas, un šeit mums satiekās ego lauvas enerģija ar saulīti un satiekās pāra enerģija. Un tur, kur mums vienmēr ir pāra enerģija, tā ir par partnerību, un ar ego kopā tās noteikti ir attiecības partnerības, kur satiekās divi līderi, divi lauvu tēviņš ar mammu, mātīti tādu riktīgi, ja, tādi divi valdnieki. Attiecīgi, tiem cilvēkiem, kuriem gribās caur otrās kārtas enerģiju gūt veiksmi, februārī ir jāatrod sev tas līdzvērtīgais partners, kurš gan ar jums lepojās, gan arī ar kuru jūs lepojaties. Un jūs kopā tādi divi spēcīgi, pārliecinoši, iedvesmojoši līderi dodaties un dara tās lietas, kas jums kopā patīk, par ko ir interesi, ko gribās izdarīt. Tad tas var būt arī ne tikai viens cilvēks, tie var būt visu dažādi cilvēki, bet kas tiešām iedvesmo, kas nes prieku, kas prot svinēt dzīvi, kas prot smieties un jokoties. Un principā iespējams arī šis partners var būt kāds jūsu hobijs. Jūs varat februārī vienkārši atrast savu hobiju un nodarboties ar to. Ja? Jo tāda partnerība tā nevienmēr nozīmē cilvēkus, tā bieži vien var būt arī tie maziņie, tie mūsu mazie dzīves prieki, mūsu hobiji, ja? Tātad ne tikai tas darbs. Ja? Tātad ir jāatrod tās lietas un varbūt jāiet uz teātriem, koncertiem un jādzīvo dzīve priekam, tad kopumā visās lietās ļoti labi veiksies. Jā, redziet, viena kārta, bet es par to tik daudz runāju. Un, protams, es īstenībā varētu runāt vēl un vēl, tāpēc, ka tās zināšanas, kas tur apakšā, ko var izstāstīt par vienu kārti, tad, kad mēs zinām šos elementus, viņas tiešām ir tāds plūstošs un daudz. Bet nekas arī nenotiek, ja mēs vienkārši tikai paskatāmies uz šo konkrēto kārtu un padomājam, kas mums šajā kārtī uzrunā, kas patīk un koncentrējamies uz to. Ja? Un arī tādā veidā jūs varat gūt iedvesmu no šīs kārtas. Nu, un visi, kas izvēlējās trešo kārti, kārta saucās izaicinājums. Jā, starp citu, šīs kārtas es tiešām burtiski kāršu kavai pajautāju, lai, kādas tad kārtas man vajadzētu izvilkt, un es viņas izvilku, un tas tiešām ir burtisks vēstījums. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, lai jūs to saprotat.
Jā, tātad trešā kārtas izaicinājums visiem, ka veiksmīga rīcība februārī 28. gadā būs tad, ja jūs tiešām būsiet ļoti aktīvi saistībā ar savām ikdienas lietām. Gan mājas lietās, ģimenes lietās, gan tajā vidē, kurā jūs ikdienā esat, ir ļoti svarīgi, lai jūs ieņemat tādu aktīvu pozīciju un darbojaties. Iespējams, ka varbūt pat vairāk vajag vienam pašam, jo tās enerģijas būs daudz un pārliecība par saviem spēkiem arī. Tāpēc uzņemties tādas līdera pozīcijas, organizēt lietas un aktīvi iesaistīties. Un varbūt arī, ja gadījumā kāds ir nolēmis, ka manā ikdienā vajag vairāk kustību, prieku, tad var gan slēpot, gan slidot, gan doties skriet uz sporta zāli un cilāt svarus. Tad arī tāda veida fiziskās aktivitātes ikdienā ienest, lai tā dzīve ir tādā tiešām mazā riksītī. Jo pacietības varbūt nav tik daudz, ir vajadzīgs vienkārši ātri aiziet, izdarīt, sarunāt, aizbraukt un būt visu laiku tādā foršā kustībā. Un tas iedos arī tādu vitalitāti un emocijas ļoti labi izlīdzinās. Tiklīdz arī liekas kaut kāds varbūt iekšējs nogurums vai vēl kaut kas tieši fiziskā kustība varētu būt tā, kas ļauj atkal ļoti labi atjaunoties un veselīgi izlīdzināt to savu iekšējo emocionalitāti, un visu laiku ir tāds mošs un priecīgs prāts. Nu, lūk, ceru, ka šis vēstījums arī iedos vēl kādu labu iedvesmu, un tiešām tas februāris būs veiksmīgs, un to es arī no sirds novēlu. Februāris, starp citu, būs aptumsums 17. februārī, un pēc tam 3. martā, tā kā tāds jaudīgs mēnesis kopumā, tāpēc varbūt ir labi, ja jūs arī zinat, kāda rīcība priekš jums ir veiksmīgākā. Nu, lūk. Jā, nu tad parunāsim par kārtīm tālāk. Ja? Tātad, kur tad iegādāties simbolonu kārtas, ja nu jums sagribās doties kursos ar maniem kopā, vai kādreiz citreiz vienkārši kaut vai priekš sevis nopirkt jau un papētīt, citreiz ir tā kāds noklausās ievadu lekciju, padzīvojās ar sevi un pēc tam nolēma varbūt mācīties. Bet tātad ir svarīgi ņemt vērā, ka simbolonu kārtas tātad nāk, izskats ir vienāds, bet izmērs ir atšķirīgs. Ir lielās simbolonu kārtas un mazās, tātad tās pocket saucamās, tādas kā kāršu, klasiskā kāršu kava tādā izmērā. Ja? Tātad ir 2 izmēri kārtīm, tāpēc cenas atšķirās. Attiecīgi lielās ir mazliet dārgāks, mazās ir nedaudz lētāks. Tātad varam nopirkt online visur, kur. Latvijā visātrāk, biežāk, kurus esmu redzējis, ir Tāro pasauli, bet var arī nopirkt, man liekas, Senukajā, internetu veikalā un vēl visur, kur jūs vienkārši ierakstat simbolonu kārtas. Un tad vienkārši skatāties, salīdzināt cenas, salīdzināt izmērus. Un ir arī, protams, uz vietas kaut kur grāmatnīcās, ne visās, bet rozes grāmatnīcās var meklēt. Vai attiecīgi vēl kaut kādos ezotērikas veikaliņos. Visi, kuri vēlās nopirkt kārtas AliExpressā vai Temu vai visādās dažādās līdzīgās vietnēs, ļoti jāuzmanās, jo, protams, ka tā cena ir vilinoša, bet, diemžēl, tieši saistībā ar simbolonu kārtīm es esmu dzirdējusi no vairākām savām studentēm, ka kārtas nav visas. Tātad atnāk 78 kārtas, bet izrādās, ka dažas no viņām ir vienādas un dažas, attiecīgi, jums pietrūkst vispār nav. Ja? Tātad tajā ir kaut kāds risks, kad tā kāršu kava kaut kādā ziņā ir nepilnīga. Tas nozīmē to, ka tad, kad jūs saņemat savu kāršu kavu, jums ir svarīgi izlikt viņus visas kaut kur uz galda, uz grīdas, lai jūs visas viņas redzat, ka tās ir 78 kārtas un, attiecīgi, viņas tiešām visas ir unikāls un neviena neatkārtojās. Parasti arī, tad jūs pērkat labas kvalitātes klasisko kāršu kavu, viņai nāk līdzi arī grāmatiņu, un jūs pēc grāmatiņas tos attēlus arī tad varat salīdzināt. Jā, var būt arī kāršu kava, kurai atnāk līdzi tukšā kārts, viņai virsū nav nekas, tūliņos atradīšu savā kavā. Visās kavās viņa nav, un tai arī zināmā mērā ir simbolisms, jo, lai arī šķietam liekas, ka visas kāršu kavas izskatās vienādi, bet visās kāršu kavās nebūs šī tukšā kārts.
Un šī tukšā kārta arī ir ar simbolismu par to, ka jums arī ir savā dzīvē vairāk brīvā griba. Tātad mans kārts ir diezgan jau palietots, var redzēt, bija šī nobrūžājušās. Ja? Tātad aizmugurīte visām ir vienāda un uzraksts ir simboloni, bet šeit ir tikai zelta tukša kārts. Ja? Tātad tukšā kārta mums vienmēr runā par brīvo gribu, un tie, kuri būs saņēmuši savā kāršu kavā šo tukšo kārti, tātad tas jums arī norādīs, ka jums savā dzīvē iespējams arī ir vairāk tādas brīvās gribas un noteikšanas. Bet, ja jums viņas nav, šīs kārtas to nevajag uztvert kaut kā ļoti sāsināt vai bēdīgi. Ja? Vienkārši tas tāds vēl kaut kāds īpašs vēstījums, kad varbūt tas arī kaut kā īpaši priekš jums nostrādā tieši tajā brīdī, ka jums to varbūt vajag vienkārši dzirdēt. Ja? Varbūt jums tāda dzīves situācija apkārt ir. Nu, lūk, jā. Nu, tad parunāsim vairāk par pašu kāršu kursu. Tātad simbolonu kāršu kursā mēs apgūsim, kā es teicu, visu kāršu sistēmu. Mēs runāsim par astroloģijas pamatiem, stihijas, enerģijas, planētas, zodieka zīmes. Mazliet pieskārsimies arī mājām, bet, protams, mēs neiesim tādā ļoti sarežģītā, ļoti pēc tam dziļā astroloģijā. Bet patiesībā no šiem elementiem, kurus mēs apgūsim, kā es teicu, jūs tiešām ļoti, ļoti skaisti mācīsiet portretēt jau un vizualizēt un visādi citādi sajust un saprast, kā sevi kā tā savus līdzgaitniekus dzīvē. Attiecīgi, tātad es jums iemācīšu izveidot jūsu astroloģisko karti un tad izstāstīšu arī, kā jūs tos tēlus varat savus atrast. Un, protams, mēs mācīsimies galvenokārt analizēt kārtas. Tad, kad mēs būsim apgūši kārtas caur astroloģiju, caur mitoloģiju, caur visu to, kas mums ir jāsaprot, tad mēs mācīsimies likt dažādus izklājumus par visdažādākajām dzīves situācijām. Mēs mācīsimies analizēt mīlestības jomu, attiecību, sadarbību, darba, veselības un visas jebkādas citas dzīves situācijas, kādas jums ir. Praktiskā daļa patiesībā sāksies jau ļoti ātri pašā kursa sākumā, tiklīdz mēs pirmos elementus būsim apguvuši. Mēs īstenībā varēsim jau uzreiz šīs zināšanas pielietot savā ikdienā un sākt jau vērot savā ikdienā konkrētus elementus, kurus mēs būsim apguvuši. Tā kā principā pēc pirmās, otrās nodarbības mums jau parādīsies iespēja, ka mēs varam sākt ar šīm kārtīm strādāt un jau kaut ko savā ikdienā novērot. Nebūs tā, ka mums ir kopā 16 nodarbības, ka jums jāsagaida kaut kāda 10. nodarbība, ka mēs visu esam beidzot apgūši, un tad tagad tikai varēs viņus pielietot. Ja? Tātad tas foršais ir tas, ka kurs ir izveidots, lai jūs uzreiz jau varat arī tās kārtas biežāk katru dienu apskatīt. Attiecīgi, jā, mācīsimies arī prognozēt mazliet nākotni, bet galvenokārt mums ir svarīgi diagnosticēt situācijas, izprast viņas padziļināt, kas tur notiek, un arī šo visu, kā veidot arī pašiem tos jautājumus, kā domāt par savām situācijām, kā paskatīties uz to savu problēmu. Tas arī ir tas, ko jūs iemācīsieties. Tikai jūs mācāties kārtas, bet jūs patiesībā ļoti... Tā ir tāda dziļa psiholoģija pašam ar sevi tajā brīdī, jo principā visa kursa laikā jūs ļoti daudz vienkārši par sevi uzzināt. Jūs ļoti daudz sevi pētat un vērojat, un tas ir visādā ziņā tāds ļoti labs psihoterapijas seans pašam ar sevi un tāda iepazīšanās tādā padziļinātā un foršā veidā, man liekas. Un, protams, arī tad, kad ir kaut kādas ikdienas tādas situācijas vai problēmas, grupa un kurs arī uzreiz kļūst par tādu atbalstu, un jūs ļoti daudz varat saņemt tieši arī kaut kādas atbildes un skaidrojumus par to, kas tad jums dzīvē tajā brīdī notiek. Nu, lūk, tātad ļoti, ļoti svarīgi ir tiešām, tad, kad ir kaut kāda problēma, saprast, gūt padomu. Ja? Tātad, jo pie kā mēs parasti dodamies pie draudzenēm vai visur citur, un ko man darīt? Ja? Tas padoms, rekomendācija šitāda situācija, tad kārtas, ja jums ir par rokai, jūs uzreiz vienmēr dabūnat šo padomu. Protams, tā ir jūsu atbildība, vai jūs to ņemat vērā vai neņemat, bet tas vismaz ir vēl viens skatu punkts, un viņš noteikti nav sliktāks kā tas, ko jums pateiktu kāds tūs cilvēks, jo kārtas nav ieinteresētas jūsu rezultātā. Un es šobrīd, teju 10 gadi, tā ir absolūta ikdiena, kad es mācu un strādāju ar kārtīm, un attiecīgi mūsu prakses, kas ir ikdienā, viņas vienmēr ir balstītas uz tiem cilvēkiem, kuri mācās kārtas. Un mums ir visi tie piemēri, un tas vienmēr ir tik pārsteidzoši, kā kārtas tiešām strādā, kā viņš šo enerģiju atspoguļo, un mēs nezinām tās detaļas, bet kārtas viņas ļoti skaidri parāda savos tēlos. Un, tāpēc, ieklausīties vismaz vēl vienu padomu, jūs varat paprasīt vienmēr māsai, vīram vai vēl kādam,
bet arī paprasīt kārtību un tad paskatīties, kā tad vislabāk pašam gribas tajā brīdī rīkoties. Un nemazāk svarīgs, kā padoms, ir arī brīdinājums, ko man nedarīt, no kā man šobrīd vajadzētu izvairīties, kas man šobrīd traucēs. Ja, tad saņemt šo brīdinājumu arī kārti izvilkt un paskatīties, kam vispār nekoncentrēt šobrīd enerģiju. Ja, tad uz ko pamatā fokusēties. Jā, tieši tāpat arī skatīsimies dažādu veidu prognozes. Varam par dienām, par nedēļām, par mēnešiem. Mēs varam arī, protams, likt uz priekšu dažādus kalendārus un paskatīties, kas tad ir tā enerģija, ar kuru mēs šobrīd esam saistīti. Protams, ka kārts ir brīnišķīgs veids, lai to jūsu radošumu, iztēli, to iekšējo pasauli bagātinātu gan ar zināšanām, gan arī ar tādu patiesu radošumu. Un, protams, kad arī ļoti, ļoti spēcīgi trenēt savu intuīciju. Jo tad, kad jūs ikdienā lietojat kārtas, jūs viņas vērojat un jūs sākat pamanīt tās ikdienas situācijas un notikumus, jūs apzinātāk izdarat kaut kādas darbības un attiecīgi kopumā liekas, ka jūs tā kā labāk sākat orientēties savā dzīvē un šķietam liekas, ka jūs jau sākat paredzēt kaut kādu notikumu secību. Tas ir par to, ka jūs esat ļoti klātesoši savai dzīvei un attiecīgi tāpēc arī šī intuīcija šķietam sāk darboties vēl spēcīgāk. Ja? Tātad tiešām pamatā, man liekas, viss, kas sāk mācīties kārtas, tas ir tieši priekš sevis. Nevis tāpēc, ka jūs gribat kļūt par zīlniekiem, bet jums varbūt būs tāda vēlme un talants un vēlme kādu konsultēt un atbalstīt. Protams, ka šīs zināšanas, ko jūs iegūsiet kursa beigās, būs tādas, ko jūs arī varēsiet pielietot pēc tam, jau praktizējot un palīdzot citiem. Bet tas nav pamatmērķis. Tātad pamatmērķis pirmkārt ir sev palīdzēt. Nu, lūk. Un tātad, jā, daudz vis kaut kādas prakses, bet katram būs iespēja tā kā gribās. Ja gadījumā netiek uz nodarbībām trešdienās, būs ieraksts. Attiecīgi, ja ir kaut kādi posmi, kā es teicu, kuros varbūt vairāk ir tā vērošana, bet nav iespēja darboties aktīvāk, tad, jebkurā gadījumā tas kurs ir pietiekami garš, ka ja jūs pat noklausieties lekciju un kārtējo dzirdat to, ko es izstāstu, tad mēs visu laiku ejam cikliski cauri tām kārtīm vairākos slāņos, un viņas vienkārši arī bieži vien nosēžās. Tas nav pat tā, ka ir ļoti, ļoti, ļoti jāsaspringst mācoties. Nu, lūk, jā, tātad pats Simbolonta kurs mums sākās 4. februārī 26. gadā. Vidēji aptuveni 3 reizes mēnesī, bet mums būs tur tāds kalendārs plāniņš, kur es nosūtīšu. Kā, protams, vienmēr būs tā, ka varbūt kāds uz kādu nodarbību netiek. Tātad kopumā vidēji 5 mēneši mums sanāk 16 nodarbības. Mēs jūnija sākumā beidzam. Tad mēs visu šo agrīno pavasari un pavasara aktīvo daļu nomācamies, un tad uz vasaru dodamies brīvlaikā un atpūšamies. Tātad kurs būs piemērots pilnībā visiem, kā es teicu, gan ar priekšzināšanām, ar kārtīm, bez kārtīm, ar astroloģiju, bez astroloģijas. Tam nebūs nekāda noteicošā loma. Visu apgūsim no pamatiem, bet visiem, kuriem būs citāda veida zināšanas, viņas visas vienkārši būs tikai papildinoši, bet tas nenozīmē, ka būs garlaicīgi vai kaut kas, tas viss, ko jūs zināsiet, visticamāk nebūs. Tātad, attiecīgi, kur tad notiek? Mēs online Zoomā darbosimies tāpat kā tagad, un tās būs tiešraides, tie nebūs ieraksti. Es katru vakaru tās lekcijas tiešām arī vadīšu reizi nedēļā, un attiecīgi būs saglabāts viņas vai nu slēgtā Facebook grupā, vai nu atsevišķā platformā, bet tur nebūs nekāda problēma piekļūt. Attiecīgi, jā, tātad visu nodarbību ieraksti būs pieejami, varēsiet pārklausīties, cik reižu gribēsiet. Arī pēc kursa beigām vēl būs pieejams vismaz 4 mēnešu kurs, kur jūs varēsiet pārklausīties vēl vienreiz visu un pabeigt lietas, ja kaut kas būs iekavēts. Un attiecīgi kursa maksa, tātad viena lekcija 35 eiro. Attiecīgi, ja jūs nolēmjat, kad jūs maksājat uzreiz visu kursu vienlaicīgi, tad jūs principā dabūna 2 nodarbības bez maksas, jo kurs tad maksā 499 eiro. Tad jā, var sadalīt grafikus, kā gribās. Galvenais jūs runājat, un tad mēs vienojamies par to, kādas tad ir tās jūsu iespējas. Un es uzticos cilvēkiem, un bieži vien tā dzīve ieliek tā, ka ir laiks, bet nav resursi vai nauda, vai ir nauda, bet nav laiks. Ja? Tad mēģināsim atrast kompromisu tajā visā. Tālūk, varbūt ir kādi jautājumi, tomēr vai es tiešām visu esmu tik ļoti skaidri izstāstījusi?
Tā, čatiņā man parādījās viens jautājums. Tā, ja sāku mācīties, tad kuras kārtas vislabāk sākumā izmantot, mazās vai lielās? Mazās it kā būtu vieglāk maisīt, bet lielās atkal vieglāk skatīties. Es teiktu, ka varbūt ka tas vairāk ir tāds finanšu jautājums. Un tas praktiskums varbūt, ka nevienmēr tās lielās kārtas ir ērti nesāt līdzi, ka mazās varbūt tai somā ir ielikt vieglāk. Es teiktu, ka tāpēc, ka kāršu kava ir diezgan bieza, tad tās lielās kaut kādā ziņā šķiet, ka varbūt ir mazliet ērtākas. Turklāt arī mēs pašā sākumā, kad sākam, es tur iesaku ar to tādu papīra skočiņu, tāds, kurš nepielīp klāt, arī uzlīmēt virsū tāds mazs zīmīts, bet to var arī, protams, uz mazajām uzlikt, nav nekāda problēma. Bet, jā, mums uz ekrāna tāpatās un prezentācijās visur būs visu laiku tie attēli uzzīmēti, tā kā tas lielums, lai jūs tur viņu pētītu un ieraudzītu. Tas tāpatās būs pieejams arī tā prezentāciju formātā. Tāpēc es laikam teiktu, tīri pēc savas gan finansiālajām iespējām, gan arī pēc sajūtas. Ar abām būs tiešām tāpat vienādi brīnišķīgi strādāt. Tas varbūt vienkārši tikai tāpēc, ka tā lielā kava ir mazliet dārgāka nekā mazā kava. Lūk, jā, tā es varētu teikt. Paldies par jautājumu. Vai ir vēl kāds jautājums? Tā, lūņās apskatīsimies. Jā, paldies par lekciju. Nā. Paldies par laiku. Un ja ir kādi jautājumi, tad droši varat rakstīt man gan uz maniem kontaktiem, gan pietur.lv, ja jūs ieiesiet, jūs visu uzzināsiet. Atradīsiet, varat WhatsAppiņā, varat man zvanīt, varat e-pastā, jo es katrai sūtīju arī e-pastu tad, kad bija uz šo nodarbību uzaicinājums, bet tie, kas klausās pēc tam, tad droši pietur.lv atradīsiet manus kontaktus un attiecīgi visu varat sazināties un visu noskaidrot. Tālūk, tā kā milzīgs paldies par laiku. Es ceru, ka viss ir saprasts un kad ir arī interesanti un iedvesmojoši. Katrā ziņā, ja gadījumā tagad vai vispār šobrīd Simbolons vai jebkurš kāršu sistēma varbūt nav brīdis, kad mācīties, es jebkurā gadījumā ceru, ka kādā brīdī jums dzīvē kāda no kāršu sistēmām atnāks, jo es to saku, ka tas tāds labākais draugs. Cilvēks savā ziņā šī kāršu kava ir tieši tik dzīva, kas katreiz ir par rokai, kas vienmēr ir blakus, kas gatavs ir atbalstīt un palīdzēt noorientēties tad, kad tas ir visvairāk vajadzīgs. Tā kā tiešām, lai atnāk jūsu skolotājs, lai atnāk jūsu kāršu kava un lai dzīve paliek drošāka un ir tas solis, ar kādu jūs ejat, tāds pārliecinošs, lai viss izdodas.